nekas nav labāks par mājām. Jēs! Man ir bail! Kārlis kaut ko dara. Čau, Kārli! Čau! Lucky strike! Where exactly are we? Nu, redzēsim, varbūt tiekamies Ukrainā, varbūt netiekamies. Mēs ar Kārli esam Ļvovas centrālajā stacijā. Man patīk šī vieta. Viņa nepatīk, bet man vēl laikās, ka tā ir krūti. Šeit viss ir tik padomju stilā vienkārši. Tagad mēs sēžam stacijā, gaidām hostus. Mūsu hosts bija aizmiguši, un mums kaut kādu pusstundu ir jāgaida aptuveni hosts. Katra ir vēl kaut kur pie robežas, mēģina vienoties ar poļiem par to, ka viņus atvedīs līdz Ļvovai. Šeit viss notiek pa naudu. Un nekas nenotiek par brīvu. Samaksājām 100 ukrāņu naudiņas, lai tiktu šurp. Viss vairs nav Eiropas Savienība. Neko ar cilvēkiem nevar zināt, ka viņi aizdīs uz mežu un nogalinās un aplaupīs vai kaut ko. Tas bija riktīgi spūki. Mēs nopirkām Kijevas tādu, kas ir Ukrainā zvanu karte, priekšapmaksas. Šeit nav tādas noteiktas vienotas cenas par zvanu kartēm kā Latvijā. Te katrs par zvanu karti prasa, cik grib. Aizmugurē rakstīts ieteicamā mazumtirdzniecības cena 10 grivnas. Mums viņa pārdeva par 30 grivnām. Tikko bija uz toleti. Tur jāmaksā 2 grivnas, tas ir aptuveni 12 centīmi. Sēž tante. Viņai uz šķīvīša ir pušžāvētā dēsa, uz plasmasu šķīvīša, kur viņi vico iekšā. Viņai iedod 2 grivnas. Tev pašam ir jāpaņem tualetes papīrs no viņas galdiņa. Rullītis ar pelēku tualetes papīru, kas vairāk pēc struktūras atgādina papīrus un nevis tualetes papīru. Pildīts vecais padomju stila rullis. Sēja iekšā tualetes kabīnē. Paldies Dievam, ka viņa vēl ir slēdzama. Bet tualetes poda nav. Zemē ir vienkārši caurums. Es izskatos vienkārši briesmīgi. Es esmu pārgurus veselu epopēju. Tagad esam Ļvovā, mūs veda pa centru. Tad mēs nodevām savu bagāžu stacijā bagāžas noliktavā. Un tad visu dienu pastaigāsim pa Ļvovu. Bez summām būs baigi forši. Jāizprot tikai izmainīt naudiņas. Cigaretes šeit ir ļoti lētas. Satiksme šeit ir diezgan išmiž. Tieši pēc nedēļas pārtraukuma es atgriezusies Ukrainā. Ir ļoti labi sajūta mājīga. Noteikti, lai gan es iepriekš biju Krimā, bet šeit ir tā pati sajūta, ka tu esi gaidīts. Man noteikti patīk Ukraina. Andriju? Es ir mājās. Tas ir mūsu hosts Ļisa. Tā latvieši nav baigi labais bišķiņa liņā visu laiku, bet tas ir labāk nekā, ja būtu sūta un karsētu nenormāli. Rīt mēs peldēsimies Melnajā jūrā. Jā. Nāna būs sarkans kā tomātiņš. Es nopirkšu sauļošanās krēmu, tad nebūs tik traki. Un Kāls būs sarkans kā tomātiņš. Un Andrijus būs sarkans kā tomātiņš. Un es nebūšu kā neģers. Jā. Bez 15:09 vakarā izbrauksim no Ļvovas ar vilcienu un bez 25 minūtēm 9 no rīta būsim Odesā. Pie Melnās jūras. 12 stundas brauksim ar vilcienu. 12 eiro maksā biļete vienam pasažierim vienā vilcienā. Tie ir 1000 kilometri aptuveni līdz Odesai. Mums ir līdz UNO kārtas, solas kārtas, žurnāli, grāmatas. Mēs esam kārtīgi nodrošinājušies priekš šiem 12 stundām, kas ir ļoti svarīgi. Jācer, ka mēs dabūsim atpakaļ Somas. Protams, mēs dabūsim, jo tur nav vērtīgākas lietas. Vērtīgākā lieta, iespējams, ir guļamais un UNO kārtas. Kailam 20 klātei, jā. Bet viņi tāpat nezin, kas tā par naudiņu tikai, jā. Jā, viņi droši vien domās, ka tās 20 grivnas. Tas ir pusotrs lats. Mēs tikko iešmācām kaut kādā riktīgi fancy viduslaiku krogā. Skan tāda mūzika. Tātad mēs ejam garām, mums vajag ļoti uz toleti, bet mēs negribam iet iepirkties kaut kādu šāšļakēs, un es viņam prasu, kur toleta? Un viņš saka, toaletes dēļ, es tādu, toleta! Es viņu pārlaboju, jo viņš akurāt nemācēja pateikt pareizi tolete. Bet, tā gadās Ukrainā. Mēs iesmaucām rekordu šajā te iestādījumā. Un tur Rekorāņģiņš ar Kārlu spēlējās. Ko jūs darījāt? Ko jūs darījāt? Kas tas ir? Tā ir poļu nauda. Viņi asināja. Arī poļu nauda. Viņi tagad ir kantaini. Ir super hamburgers par 11,50. Tev ir jābūt kaut kādam superīgam. Mēs pēdējam hotdogu. Tātad mēs šobrīd esam kaut kādā vietā, kur būtībā var nopirkt visādu paiku.
Viņa iepozē. Iesim raudzīt, kā Anžiņš pērk paiku. Ko tu pēc? Es redzu. Ko tu pirksi? Nav neuzturīts. Ko tu pirksi? Neko nepirks, braukt biļeti mājā. Bet tu zini, ka tu burgerus pārdod. Anžiņš laikam pirks burgeri. Raudzīsim, kā tas sanāks. Mēs skaidām uz pušiem reāli. Viņi atradīs, jā, viņi meklē apakšveļas veikalu. Abi izmisīgi cīnas par pēdējo pāris sekundes apakšveļas. Tas bija datoru preču veikali. Jā, jo tās ļoti labi spēles. Jā. Un tās stūras arī esat Lēts. izsmalcināts un lēts. 7 grivnas, tie ir nedaudz uz 50 centīmiem. Mēs izbaudām īstu, autentisku Ļuvovas tirdzniecības centru, kā viņi paši apgalvo. Mēs to parasti ikdienās sauktu pa tirgu, bet viņiem daudz veikaliņu nozīmē centrs tirdzniecības. Tas, kas notiek ar Ukrainas sabiedrisko transportu, ir pilnīgs pretējs vārdam mainstream. Sabiedriskā transporta biļete maksā 2 grivnas, tas ir 15 centīmi. Autobusam nav definētas pieturvietas, praktiski nekur, tikai sākuma un gala pieturi. Autobusu vadītājs autobusā brauciena laikā vienkārši ņem un pīpē. Nepatīk kā pārā. Parši. Vilcienā uz Odesu. Mums ir Zakulska, viss notiek. Mums ir Sidrojau no keramikas krūmas. Nērmajā! Raimonds Pauls. Liet mazliet, jā, pirtīsim, mēs, pirtī, tur mums visus izārstēs. Pirtī! Cārts un pliks, pirtī, tur mums pāriņā žviks. To vajag izbaudīt, jo tas ir īsts Ukraiņas sidrs. Tas nav nekāds latviešu Ir tas pagaršot? Tas ir īsts Ukraiņas sidrs. Mēs spēlējam zoli, Nav smieklīgi. un Andrievs tikko izšņauca degunu papīrā, uz kura mēs rakstam punktus. Andrejs tikko izšņauts degunu papīrā, kur mēs rakam punktus. Viņš tagad labo savu kļūdu, pārrakstot. Un šeit ir papīrs, kurā tika izšņauts deguns. Kā redzam, pēdējā partijā vinnēju es, bet nu... Mums ir prusaks. Viņš tikai pazuda. Bet viņš tur bija. Oh! Reku, tas mazulīts ir. Ej, mazais, mirst. Reku, viņš ir. Iedomā kaut ko. Wow! Un viņš tur sēž un meditē. Viņam nekas vispār. Un mēs esam Odesā un saulīte spīd. Skan mūzika. Stācijā. Šobrīd skan dziesma, viņi sagaidīja tieši latviešu šo dziesmu, jo nevienam citam šī dziesma neskanēja. Iežēlīt cilvēks, lai braukt atkal un atkal. Mēs esam pie tām kāpnēm, kur bija filma Bruņa kuģis pa Ķomkins, un kur ripoja visu lejā. Šīs ir tās Odesas kāpnes. Kā tu izjūt savu sapni piepildījumu Jā, šobrīd? tas bija mans mērķis šajā ceļojumā. Kādi 2500 km no mājām, lai redzētu tās kāpnes. Es jūtos laimīgi, tā ir vairāk kā 200 pakāpieni, kā visi saka, bet mēs aptuveni izskaitījām 200, un tās ir tās kāpnes. Ja man vairāk neko nevajag, mēs ejam dzert alu. Visu dienu esam vandījušies apkārt, un mums ir bijušas tik daudz problēmas, un mums vien brīdi pat likās, ka mēs netiksim atpakaļ prom no Odesas, bet beidzot mēs esam nonākuši līdz pludmalei. Tepat pāri kalniņam. Ko tu dari? Un mēs būsim pie Melnās jūras, yeah! Autoostā bija Angliņš, kas kliedza Kiev! Es domāju, ka viņš atdarina mani. Bet viņš tikai pārdeva biļetes uz autobusu uz Kievu. Что там написано? Just please use English. Your Russian is so funny. Why? Yes, you speak English quite well, but Russian not so cool. So I should learn. English practice for you and Russian practice for her. Yep. You can speak your own language. Like... Ну ладно, давай по-русски говорить, только не утверждай, что будешь меня понимать. Es jau paņemāju. Čau, Kārli. Čau, mēs esam klāt. 5 dienas pagājuši, esam sasnieguši mērķi. Bērnības garša tarkūns. Vīrietis, kurš ļoti mīlēja Jālu. Kā viņš laizījāns kājas. Es situāciju nevēlos komentēt. Man tā gribas mājās. Man vakarā jābūt darbā. Vai es paspēšu?